Labdien visiem tie, kas ir pieslēgušies mums tieši saistē, un arī labdien Vita. Un mēs šodien esam Ventspils jauniešu mājā, un mums ir projekta noslēguma aktivitāte. Un varbūt var pastāstīt, kāda projekta noslēguma aktivitāte? Projekts saucās Manas pirmās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un ideja šim projektam bija iesaistīt jauniešus, parādīt, kā notiek vēlēšanas process, ka ir jābūt atbildīgiem politiskiem pilsoņiem, un līdz ar to mēs šodien tā noslēguma projekta aktivitāte ir vēlēšana simulācijas spēle, kur notiek Ventspils jauniešu māja pirmajā stāvā. Kas vēl notika projektā? Tātad projekta īstenošana ir uzsākta 2024. gada februārī, un šodien ir pēdējā aktivitāte, un projekts ir sadalīts tādos 3 posmos. Pirmajā posmā notika skolēnu apmācības debatēs, tātad skolēni debatēja par politiku, par iesaistīšanos politikā, par demokrātijas jautājumiem, un arī noslēdzās ar debašu turnīru, un šajā debašu turnīrā pēc žūrijas vērtējuma uzvarēja Ventspils tehnikuma komanda. Otrajā etapā tika apmācīti skolotāji, lai viņiem būtu vienota metodoloģija, kā pasniegt viegli skolēniem saprotami jautājumus par politiku, par demokrātiju, par iesaistīšanos politiskajos procesos, un trešajā etapā katrā izglītības iestādē, kas ir kopā 6, notika demokrātijas pēcpusdienas. Demokrātijas pēcpusdienās tātad skolotāji izmantoja šīs te vienoto metodoloģiju, ko jau bija apguvuši, un tad noslēdzošais etaps ir šīs te vēlēšana simulācijas spēle. Un kuram vecumam? Pārsvarā vidusskolas? Tātad pārsvarā ir vidusskola, iesaistīti ir 10. 11. klasa, tātad skolēni no 16 līdz 18 gadiem. Tātad galvenā doma bija parādīt vēlēšanu norisi, kā tas notiek, kā izvēlās politisko partiju, jo skolēni arī apgūva politisko partiju programmas, lasīja, viņas analizēja, salīdzināja, un līdz ar to šodien ir viegli izdarīt izvēli. Tie, kas nepiedalījās šajās demokrātijas pēcpusdienās, vai tu domā, ka arī viņi zina, par ko balsot, jo pagaidām intervējot dažus jauniešu lejā, viņiem bija pirmā dzirdēšana par jebko, vai skolēni dalās ar to informāciju, ko viņi ir uzzinājuši? Es ceru, ka dalās, bet nevar tā konkrēti atbildēt, ka jā, bet demokrātijas pēcpusdienās principā tika iesaistīti visi vidusskolēni, vai tas bija viens pasākums aktu zālē, vai tie bija vairāk atsevišķi pasākumu klašu grupām, to izlēma pati izglītības iestāde, kā veidot šo demokrātijas pēcpusdienu, bet, grūti atbildēt, kāpēc tā. Par debašu apmācības procesu būs ļoti labs rezultāts arī vēlāk pēc pirmās paneļa diskusijas, kas notiks pēc mūsu sarunas, ģimnāzijas komandas debatēs par tēmu Vote 16, balsot no 16 gadu vecuma, tad viena komanda būs par un otra būs pret, un tad to arī mēs varēsim skatīties tiešraidē un saprast, kā tad tas process notiek un vai ir kaut ko iemācījušies papildus vai nē, un tā. Jā, bet parunājot ar skolēniem, un skolēni novērtē šo debašu apmācību kā ļoti vērtīgi, viņi pat ieteica, ka viņi gribētu, lai šādas te būtu arī kā mācības stundas izglītības iestādēs, jo tas nodara viņu personības pilnveidošanai. Jā, katreiz skolās arī bija debešu klubiņi, tad nebija, tad atkal bija, tad laikam tagad nav bijuši, un ja jauniešiem ir iespēja atkal pamēģināt, un viņi novērtē to, tad tā ir ļoti vērtīga pieredze, jā. Pastāvēt par savu viedokli. Un interesants fakts bija šodien, ka jauniešiem atnākot uz vēlēšanu simulācijas spēli arī nav īsti skaidrs, kā notiek vēlēšana, pats process. Tad šajā reizē viņi var šajā pirmajā reizē iziet šo vēlēšanas procesu, kā tas ir, ienākot vēlēšanu iecirknī un nobalsojot un iemetot savu balsi konvertu urnā.
Jā, daudzi ir sabijušies, kā noteikti īstenībā arī, kad es gāju uz pirmajām vēlēšanām, tad arī bija tāda neliela nezināšana, kas, kur, kāpēc, bet tad, kad tu piereģistrējies, tad jau viņi tā kā izstāsta procesu, bet tajā stresā ir ļoti grūti saprast to procesu līdz galam, un tad mēs Lejā arī viņiem palīdzējām, arī tad, kad viņi apsēdās pie savām vēlēšanu vietiņām, tad arī mēs viņiem palīdzējām un teicām, vienu biļetīti aploksnē, nevis visas, un atzīmē tikai vienu. Nu jā, un interesanti ir arī tas, ka daži skolēni jautāja, kad tad mēs varēsim šo gala rezultātu šīm vēlēšanām uzzināt, jo tas nozīmē, ka viņiem interesē, kāds tad būs šis gala rezultāts. Jā, tieši tā viņi grib zināt, kurš tad uzvarēs. Jā. To mēs sakam, kad tad, kad jūs beigsiet visi vēlēt, visas skolas, tad būs balsu skaitīšana un uzzināsim, cik biļeteni ir derīgi, cik nav derīgi. Un, jā, un tad uzzināsim, kur partijas starp skolēniem būs uzvarētāji. Tieši tā. Arī daži skolotāji nobalsoja. Gribēja tajā procesā piedalīties kopā ar skolēniem, tā kā būs arī kādu pieaugušo balsu. Un no Ventspils tehnikuma bija arī 18-gadīgi jaunieši, kuri jau ir bijuši vēlēt, tā ka viņiem tas process bija jau zināms, bet viņi saka, ka ir nedaudz savādāk. Nu, cerams, ka tie 18-gadīgi arī 8. jūnijā aizies nobalsot un atstās savu balsi. Varbūt tev ir vēl kādi komentāri par to, kas un kā? Manuprāt, ka šī ir ļoti laba pieredze, kā viena projekta ietvaros varbūt satuvināt Ventspils dažādās izglītības iestādes, izglītības iestāžu vidusskolēni, gan caur šo debašu turnīru, kurā viņi varbūt viens otru ieraudzīja un ieklausījās viens otrā un dalījās savā pieredzē, gan par demokrātiju, ko viņi zina, gan par politisko iesaistīšanos. Tā kā, manuprāt, šis ir arī tāds pilsētas saistošs pasākums jauniešiem. Un ko tu vēl ieteikti tiem cilvēkiem, kas domā, vai iet balsot, vai neiet balsot? Noteikti iet. Es noteikti ieteiktu iet balsot un izdarīt savu izvēli, jo mēs izdarām izvēli par savu valsts nākotni. Tieši tā. Atcerieties, šī gada 8. jūnijā tiem, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu, ir iespēja doties uz Eiropas parlamenta vēlēšanām un balsot par sev vēlamu kandidātu sarakstu, lai mūs Eiropā pārstāvētu mūsu ievēlēti cilvēki.